Un tagad jūsu idejas. Atvainojiet, ja izmantojām mazāk idejas nekā uzrakstījāt, jo viņas bija ļoti līdzīgas visas, tāpēc, diemžēl tā sanāca. Wow! Pirmo reizi redzu šitās segles. Veči, rīkīgi skaists segles jums te ir. Iedosiet man ar kādu vienu. Es ceru, ka viņiem te lielā maksima ir. Kundzīt, tev mati izskatās pēc zaļa banāna. Sveicam profesionālo podu labotāju un viņu palīgu. Ar samaksu 30 eiro stundā. Man likās, ka 40. Man likās 50. Es gribu mājās. Es arī. Es došos pirkt to egli. Man viņa ļoti iepatikās. Nu ko? Domā, mums maksās tos 30 eiro? Protams. Kāpēc, ka nemaksāt? Kas ir tie zaļie dārzeņi? Tie ir mūsu podumeistari. Tie nav podumeistari, tie ir kaut kādi zaļi monstri. Purvi izlīduši. Nopietni, pasties viņiem. Nē, tā nav tik traki. Nopietni, viņiem būs labi. Man šķiet, ka mums būs jābrauc atpakaļ, jo es mums podas nemāk labot. Proti gan. Aiztais savu mūtu sievieti. Vari, saņemies. Zini ko? Es labāk pats aiziešu salabot to podu. Mēs nevaram. Ja viņi prasīs apliecību, tad beigsim projām ļoti ātri. Artur, Jāni. Šis ir podumeistars. Miķelis. Es arī pisārus laboju. Var iedot atlaižu kartiņu, jums vajag. Atceries, kā karam salauzām podavāku? Laikam nebija smieklīgi. Laidiet man ārā. Karals man teica, ka iedos rezerves podu. Veči, karoči. Es atnākšu pie jums un es padalīšos ar nelielu pieredzi, karoči. Nē, sēdi, tu, auns tāds. Nē, viss kārtībā. Vienkārši Miķels viņam apsolīja vēl vienu podu. Pareizi ir, tāpēc jūs nesiet šurp ātrāk. Es esmu atlaists.